Jā, labrīt šī jaukajā piekdienas rītā, un man ir prieks uzrunāt jūs un prieks dalīties ar to, ko es jūtu, ko es piedzīvoju kopā ar Jēzu, un arī tagad es vēlos lasīt jums no rīta sveiciena grāmatas Jēzus vārds pāri visiem vārdiem, un man ļoti uzrunāja 16. novembra rīta sveiciens, un es gribu ar jums ar to padalīties. Kāds lielāks par Mūzu, to lietu, kas jums par grūtu, to nesiet man, es to uzklausīšu. 5. Mūzes grāmata, 1. nodaļa un 17. pants. Ticēsim, ka Kungs dzird mūsu apvienotos lūgumus. Kopā ar viņu nekas nav neiespējams. Varenais padomdevējs mums saka tos pašus vārdus, ko savulaik sacīja Mūzum. To lietu, kas jums par grūtu, to nesiet man, es to uzklausīšu. Cik gaiša cerības pilna vēsts, vai neatsauksimies šim žēlastības aicinājumam? Šos vārdus ir runājis kāds lielāks par Mūzu, un tie ir aizskanējuši līdz tagadējo laiku Izrēlam. Ja ir kāda lieta, kas mūsina jūsu prātus un ir par grūtu cilvēciskai saprašanai, tad nesiet to pie Jēzus, un viņš, kurš iedrošinot sacīja, nesiet to man, nepievils jūsu cerības. No mums viņš prasa vienīgi to, lai vingrināmies ticībā viņa vārdam. Tad viņš atņems visas grūtības un neskaidrības, visu sarežģīto darīs vienkārši un izkliedēs neziņas tumsu. Ar viņu nekas nav neiespējams. Es zinu vienu, mums nešauboties un ir jāpaļaujās uz Dieva apsolījumiem. Uzlūkojiet un dzīvojiet, raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju. Ebreji 12. nodaļa, 2. pants. Šis ir drošais pamats, uz ko paļauties. Ticības ceļš bieži iet cauri neziņas brikšņiem, kur neiespīd ne saules, ne zvaigžņu gaismu, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Ebreji 11. nodaļa, 1. pants. Ticība spēja pārvarēt pārbaudījumus, izturēt kārdināšanas, panest vilkšanos un izdzīvot, pastāviet arī tad, kad augstākas varas šķiet darbojamies jums pretī. Sakiet, tu esi mans patvērums, es nešaubīgi paļaujos uz tevi, ticot tavam vārdam, jo ticības acīm, saskatot Jēzu cilvēces vietnieku un galvotāju, viņā man ir mūžam dzīva liecība, ka Dievs ir patiess. Dieva apsolījumi mums ir jā un āmen Kristu Jēzu. Kad kāpj pārbaudījumi un kārdinājumi viļņi un balti sakultās bankas virs mūsu galvām, jau šķiet solām nāvi, dvēsele bailēs kliedz. Vai viņš nebūs nekad vairs žēlīgs? Vai Kungs žēlsirdībai ir pienācis gals? Vai viņa dusmas ir noslēgušas ceļu žēlastībai? Tādos brīžos ieskaties viņas svaidītā sejā, uzlūkojiet Dieva godību, viņa patieso mīlošo laipnību un maigo līdzcietību, kas staro Jēzus Kristus svaigā, un pārstājiet šaubīties. Jā, Kungs mums uzaicina šodien nešaubīties, uzticēties viņam, un arī manā dzīvē ir tā, ka tiešām es piedzīvoju to, kad viņš prasa no maniem to, lai es katru dienu vingrinos ticībā viņa vārdam. Tas nozīmē uzticēties, lasīt viņa vārdu un piedzīvot to, kas viņa vārdā ir rakstīts. Un tad tiešām mēs piedzīvojam šo Kunga varenību un spēku. Kad tu uzklausi viņu, ka viņš tev aicina šodien iet un darīt to, ko viņš vēlās, vai es darītu, tad viņš tiešām mani paceļ. Viņš paceļ man spārnos, viņš man paceļ augstāk par laiku, par problēmām, par visu. Un es eju un tiešām piedzīvoju, ka viņš ir uzticams. Jā, un arī šodien es jūs aicinu to darīt, uzticēties viņam un vingrināties viņam tajos apstākļos, ko viņš šodien mums ir ielaidījis mūsu dzīvē, uzticēties viņam un ļaut, lai viņš mūs izved caur tiem apstākļiem, un tad jūs piedzīvosiet Dieva varenību, Dieva mīlestību un žēlstību. Jā, un šodien ir piekdiena, vakarā sāksies sabats, un tiešām es jūs arī aicinu pieņemt šo Dieva dāvanu, jo
sabatu, šo atdus kopā ar Dievu, ar savu radītāju mums ir devis Dievs. Un tas ir mums tik svarīgi, kad kā elpa, kā elpot, kā dzīvot, un tiešām šovakar pieņemat šo dāvanu vakarā ar saulrieti. Āmen.